Kura laika? Es gribu noiet garām un parādīt, ka es nepiekrītu to, ko dara valdība. Tā ir mana maika. Un es drīkstu ar savu maiku un savu ķeru iet tur, kur es gribu. Kādēļ jūs neļaujat staigāt? Kādēļ? Kur ir jūsu priekšniecība, cienītājs? Lai nāk un skaidro man noteikumus. Ļaujiet man lūdzu kustēties uz priekšu. Mazie lauksaimnieki tiek tā kā tādas saucamas govis turētas. Nodokļu maisi tiek krāmēti virsū tā kā tādam eizelītim, neredzot, ka tas eizelītis jau ir sabrucis un beigts. Tiem, kas sēž siltos kabinetos, kapeikas nav jāskaita, bet zemniekam ir jāskaita katra kapeika, cik maizes klaipi viņam jāizcep, lai viņš atpelnītu to, par ko viņam ir jāsamaksā. Viņš samaksā ceļu nodokli, viņš maksā akcijas nodokli par degvielu, un tagad vēl pa vinietēm vienalga par kādu ceļu viņš brauks. Ceļš bieži vien ir kā aram lauks, un viņš par to maksās katru dienu vairāk un vairāk. Tas zemnieks, amatnieks, viņš jau nespēja to izturēt vairs. Cilvēkam ir jāatved sava produkcija uz tirgu, cik viņam ir jāiztērē naudas, lai viņš samaksātu visus nodokļus, kas viņam ir uzkrauts virsū. Te vairs ilgāk nevar klusēt, jo ja mēs klusēsim, tad lauki vienkārši iznīks, tie tiks nožņaukti, un tas ir tas, ko dara jaunā progresīvo valdība.